Šī gada 3. novembris uz visiem laikiem tiks ierakstīts kā datums, kad notika pirmās Latvijas riepu montāžas sacensības ar nosaukumu Orange Challenge, kuras rīkoja visspilgtākais Rīgas, varbūt pat visas Latvijas spilgtākais autoservis Orange Garage. Organizējām pasākumu, lai pārbaudītu latviešu autoservis gatavību riepu sezonai, tā kā ziemas riepu sezonai nomaiņai. Un principā vēlējāmies pārbaudīt, cik Latvijas autoservis ir gatavi ātri un kvalitīvi nomainīt riepas. Šeit arī uzsvēršu to vārdu kvalitīvi, jo principā viss process tika veikts principā kvalitīvi ar visu, tā kā arī jāmaina ikdienā ar visiem automašīnām riepas. Ikdienā tieši tad, kad ir jāmaina ziemas riepas, iespējams maina pat ātrāk, jo ir rindas un ir jāapkalpo daudz klientu, un tāpēc arī principā mums tās sacensības tika izdomāts ar tādu virzienu, lai būtu tieši ikdienai piemēroti rezultāti, būtu skaidri, cik ikdienā var nomainīt. Tad nebija tur viens ritenis, bet principā visi 4 riteņi bija visi jānobalansē ar visiem vienādiem spiedieniem, ar pareiziem griezes virzieniem jāuzmontē, un tādi mums tie noteikumi bija. Viennozīmīgi mēs to organizēsim katru gadu, pirms katras sezonas, arī pirms vasaras sezonas. Un šobrīd, protams, ka par cik tā ir pirmā reize, ir diezgan dažādas niansītes, ko mēs vēlētos uzlabot un tā kā paplašināt. Un arī attiecīgi mūsu autoservis Orange Garage paplašinās un veidojam jaunu filiālu. Un nākošu gadu plašākās telpās varēsim jau to organizēt visu. Jau šodien jau sāksim organizēt jau tā kā nākamo, jau plānot jau visu. Jo ņemot vērā kaut kādas lietiņas, kas nepilnības kaut kādas, kas konstatējās. Kā tad jūs vērtējat savu džeku sniegumu? Teiksim, gribētos labāk. Ikdienā pastāstiet, ar ko Orange Garage nodarbojās, kādus pakalpojumus klientiem sniedz? Ikdienā Orange Garage nodarbojās ar pilnu spektru auto apkalpošanu. Tas ir sākot ar ātrajiem remontiem, ar riepu nomaiņām, eļļas nomaiņām un beidzot tur nopietnākām ar dzinēju remontiem, tur kārbu remonti, piedāvājam arī riepu tirdzniecību. Liels pluss ir tas, ka mēs strādājam diennakti, un arī mūsu pārējās filiāles darbosies diennakti. Tā kā, principā, vēlamies strateģiski izdevīgās vietās Rīgā, kur būs pieejams, kur ir liela klientu plūsma, liela mašīnu plūsma, mēs tā kā plānojam vēl struktūru vienības savējās atvērt. Diennakti ir ierasts, kas strādā palīdzību uz ceļa. Savukārt tie cilvēki, kurām mašīnītē kaut kāda maza ķibele, parasti atliek to remontu, jo tā mašīna ikdienā ir vajadzīga. Kā tad jūs palīdzat šādiem cilvēkiem? Principā mēs arī sadarbojamies ar visiem uzņēmumiem, kas palīdz uz ceļa, lielākajiem. Un, ja nakts laikā tiek kaut kāda automašīna noplīsus, var arī zvanīt tiem palīdzības dienestiem. Viņi arī tāpatās sūta pie mums, mēs sadarbojamies ar viņiem. Bet arī mūsu ar Zanītas autoservis mēs arī piedāvājam bezmaksas evakuātoru pakalpojumus uz mūsu autoservis, ja ir nepieciešams. Bet tas nozīmē, tajā brīdī, kad tas autiņš ir noplīsis vai tūlīt grasās plīst, un tam cilvēkam tā mašīna pa dienu ir vajadzīga. Kā tad, lai viņš viņu saremontē, pa kuru laiku? Ja viņam pa dienu ir vajadzīga, mums ir 2 varianti. Viens variants, kad klients atved vakarā automašīnu, mēs viņu salabojam, viņš no rīta savāc, vai viņš atved vienalga, kurā laikā, mēs viņam iedodam maiņas automašīnu. Mums ir tāda piedāvājuma vairākas automašīnas klientiem, kad viņš var braukt ar maiņas automašīnu, kamēr mēs labojam viņa automašīnu. Vai šāda prakse, kad pa nakti tiek labotas mašīnas, ir bieži sastopama? Rīgā, teiksim tā, ir ik pa laikam kaut kāda autoservisi pa naktīm strādājuši, bet šobrīd uz riepu sezonu vairāk autoservisi darbojas pa naktīm. Principā vasarā es zinu, ka mēs bijām vienīgais autoservis Rīgā, kas darbojas diennakti. Jūs minējāt par filiālēm, kur tās atrodās? Viena atradīsies strateģiski izdevīgā vietā šobrīd, kas attīstās, būs Pārdaugavā aiz jaunā Dienvidu tilta uzreiz. Tur ir viena struktūra vienība, un mēs arī šeit paplašinamies un remontējam boksu, kur vēl papildus varēsim apkalpot 4 automašīnas. Mēs tikai kvalitīvas aprīkojumus, principā itāļu vai vācu firmas ražojumus visus izvēlamies. Principā tāpēc, lai nebūtu, jo mums ir pieredze bijusi, kad uz tehnikas rēķina arī nevar ekonomēt. Meistari mums visi ir mācījušies par automehāniķiem, izmācījušies, un attiecīgi šis pasākums un pasākumi, ko mēs organizēsim, arī būs, lai pārbaudītu savu automehāniķu spējas, un tāpēc arī, principā, mēs organizēsim, plānosim vēl visādi sacensības arī iekšējās, lai pārbaudītu savus darbiniekus, savu darbinieku kompetenci un patstāvīgi uzlabotos un attīstītos.
Mums var pierakstīties mājaslapā, mums var pierakstīties pa telefonu iepriekš, ar kuriem mums ir līgums uzņēmumiem un fiziskām personām. Viņiem ir priekšrocības un viņi tiek apkalpot bezmaksas, ja viņi piesakās. Tas ir vienalga arī riepu sezonā. Principā, ja mūsu savus klientus mēs ņemam pirmos un pēc tam mēs ņemam tos, kas tā kā nāk brauc no malas. Mēs aicinām visus Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotājus mainīt riepas saulaicīgi, negaidot, kad uzsniks sniegs un aplodos ceļi un kad būs avārijas un kad būs rindas pie servisiem, kad nevarēs nomainīt, kā jau tas parasti notiek. Cilvēks bieži vien biedē šīs lietotās riepas, tie protektori varbūt ir attiecīgajā izmērā, bet viņas varbūt ir sakaltušas vai sažuvušas. Mēs, principā, visi riepas, kas mums ir atnākuši, mēs visi esam pārbaudījuši, nekvalitīvas riepas mēs esam izņēmuši no realizācijas ārā. Mēs nepiedāvājam klientiem nekvalitīvas riepas, jo ziema ir, es uzskatu, ļoti svarīga labām riepām braukt. Jūs sevi pozicionējat kā zemo cenu autoservisu. Procentuāli apmēram, cik procentus zemāks zem vidējā statistiskā tad ir šis remonts pie jums veicot? Mums attiecīgi ir vidēji kādi 15–20% zem apkārtējo autoservisu piedāvātiem pakalpojumiem, neskaitot, protams, lielos brendu servisus, kur ir cenas mums ir noteikti pa 50% zemākas. Domājiet laicīgi par riepu nomaiņu un par savas automašīnas komfortu un arī ekonomiju.